Dažkārt ķeroties pie tīrīšanas un uzkopšanas darbiem, attopamies, ka paši saviem spēkiem mēs nespēsim tikt galā ar kādu lietu savešanu kārtībā. Labi, ka šādām situācijām ir radīti īpaši uzņēmumi. Vīna, tinte, seļas un tam līdzīgi grūti iztīrāmi traipi ir tie, ko nevajadzētu no iemīļota apģērba noņemt ar dažādiem tautas līdzekļiem, bet nogādāt lietas ķīmiskajā tīrītavā. Vairumā gadījumus tās nododam apģērbu pieņēmējam, bet kas ar to notiek tālāk, mums nav ne jausmas. Tik saņemam jau tīru un iepakotu atpakaļ. Sākumā apģērbam nosaka traipu veidu un to marķē. Ko nevarēs mazgāt veļas mašīnā, tīrīs ķīmiski. Ja uz apģērba ir specifiski traipi, sākumā veiks šo traipu priekštīrīšanu ar speciāliem līdzekļiem. Drēbēm vajadzības gadījumā noņems pogas, aizkariem stiprinājumus. Tālāk lietu ievietos ķīmiskās tīrītavas mašīnā, kas atgādina milzīgu datorizētu veļas mašīnu, kurai pievienota ķimikālija – perchloretilīns. Tīro apģērbu gludina un noslēgumā iepako specializētā iekārtā. Viens no galvenākajiem nosacījumiem, lai nodotu ķīmiskā tīrīšanā, būtu tas, ka cilvēks pats varētu censties to apģērbu netīrīt un kādiem līdzekļiem, un arī censtos to, ka viņš nepakļautos mehāniskiem tīrījumiem. Jo tikai no pieredzes, ka cilvēki grib ar dvieli vai ko paberzēt to audumiņu patīrīt, lai būtu kā tīrāks. Mēs labāk ieteiktu, ka labāk netīrītu pa saviem līdzekļiem, jo tad ir iespējams ķīmiski visprecīzāk un visātrāk dabūt to traipu ārā. Daudz garāks un sarežģītāks mazgāšanas process ir industriālajai veļai, piemēram, formas tērpiem un halātiem, kas nāk no slimnīcām, aprūpes mājām, viesnīcām un restorāniem. Sākumā netīro veļu nogādā netīrās veļas zonā. To speciālos konteineros liek iekārtas transportierī, kuros veļu sasver, jo uz noteiktu svaru pievienos mazgāšanai nepieciešamo ķīmiju. Datorā ievada vajadzīgo mazgāšanas programmu. Veļu sašķiro, atdalot frotē izstrādājumus. Viesnīcu un slimnīcu veļu mazgā atsevišķi, jo otrajā gadījumā mazgāšanas process būs garāks. Iekārtām ar datora un dozatoru palīdzību tiek padoti mazgājumie līdzekļi. Tālāk lielā automātiskā iekārtā notiek veļas mērcēšana un priekšmazgāšana. Kad veļa nonākusi mazgājumā konteinerī, tā tiek saudzīgi šūpināta, nevis griezta kā parastajās veļas mašīnās. Moderns filtrs uzsūc pie veļas pielipušos matus un pūkas. Mazgā veļu tikai attīrītā mīkstā ūdenī, lai izslēgtu veļas dzeltēšanas iespēju. Mīksto ūdeni uzņēmumā gatavo atsevišķā telpā, filtrējot ar speciālām sāls tabletēm. Kad pēc aptuveni 40 minūtēm veļas mazgāšanas cikls ir beidzies, veļu izmet presē, kas izspiež palikušo ūdeni, un tad ar lifta palīdzību veļu nogādā žāvētājā, kas to apžāvē. Pussauso veļu izmet laukā uz konvejeru, kur tā nonāk pie operatoriem, kas to sašķiro lielos un mazos izstrādājumos. Tālāk veļu attiecīgi liek uz lielā vai mazā gludināšanas ruļļa. Interesanti, ka šī ir Baltijā vienīgā gludināšanas iekārta ar gāzes degli, kas uzsilda eļļu gāzes gludināšanai. Tā sanāk ātri un ekonomiski. Lielo veļu, piemēram, palagus, liek uz lielā gludināšanas ruļļa. Šeit operatori katru palagu pieāķē pie tādiem kā knaģiem, kas tālāk palagu padod uz gludināšanu. Iespēja spēj izgludināt līdz 50 metriem veļas minūtē. Izgludinātā veļa nonāk locīšanas iekārtā, kur veļu saloka un izmet laukā uz transportiera. Jaudīgā iekārta spēj salocīt 2000 veļas gabalu stundā. Atliek veļu vien sapakot un nogādāt atpakaļ to saimniekiem. Mazos izstrādājumus mazgā mazākās veļas mašīnās, vēlāk tos saspiežot un žāvējot uz speciālās preses. Savukārt halātus un kreklus liek uz speciāla manekena un žāvē ar tvaicētāju, un vēlāk gludina ar rokas gludekli. Atved, piemēram, vakarā pirms pašām darba beigām, mums ir jāpapēj pēc 2 stundām, vajag to veļu atpakaļ ļoti. Un tad mēs arī ķeramies klāt, jo iekārtu šis process ir ļoti ātrs un tehnika strādā ļoti ātri, un mēs varam pat neticamākās vēlmes izpildīt. Vēsturiski šajās telpās Rīgā, Daugavpils ielā, jau no 1979. gada atradusies tolaik moderna veļas mazgātuve. Veļas mazgāšanas pakalpojumus no 1991. gada turpināja sniegt uzņēmums Sadzīves pakalpojumi. Jau 19 gadus saglabātas augstas kvalitātes mazgāšanas tradīcijas. 2006. gadā veikta arī uzņēmuma modernizācija un uzstādītas pasaulē vadošās firmas mazgājumās un gludināmās iekārtas un izveidota labāka katlu māja. Savukārt, lai veicinātu uzņēmuma atpazīstamību, 2007. gadā uzņēmums sācis darboties ar zīmolu Lindo grupa. Pērn piesaistīti arī Eiropas līdzekļi, tā pilnībā pabeidzot ražošanas iekārtu modernizāciju. Kopumā uzņēmuma attīstībā ieguldīti 2 miljoni eiro.
kas ļāva kļūt par vienu no modernākajām veļas mazgātuvēm Baltijā. Tagad darbs uz modernajām iekārtām rit daudz raitāk un vēl produktīvāk. Taču īpaši efektīgi apģērbu varēs iztīrīt, ja to nodos laicīgi. Piemēram, virsdrēbes profesionāļi iesaka tīrīt katru sezonu. Citādi ieēdušos netīruma traipus praktiski vairs nevarēs dabūt laukā. Tomēr ikdienā veļas mazgātuve var pārvērsties arī par īstu zelta bedri, jo apģērbu kabatās var atrast visdažādākos priekšmetus, sākot ar mobiliem telefoniem līdz pat banku kartēm. Ir bijuši gan zelta gredzeni, ir bijušas zelta ķēdītes, ir bijuši visneiedomājamākie priekšmeti vispār, ja, kādi vien cilvēkam kabatās var būt. Ja. Protams, arī mēs vienmēr lūdzam un lūgsim to, lai klienti vienmēr uzmana savas šīs mantas, pārbauda kabatas, jo, piemēram, no tāda negatīvi var ietekmēt palikusi pildspalva kabatā, var sabojāt, piemēram, 50 kg veļas. Savukārt kabatās netīši atstāti medicīnas priekšmeti var sabojāt modernās uzņēmuma iekārtas. Tā vai citādi sniegtā pakalpojuma ziņā Lindo grupa Latvijā ir līderis, kas ļauj izmazgāt līdz 500 000 kg veļas mēnesī. Uzņēmuma kolektīvs ir liels, tajā strādā 175 darbinieki. Kopumā uzņēmumam pieder 12 pieņemšanas punkti. 2 no tiem ķīmiskā tīrīšana un mazgāšana notiek uz vietas, kas nozīmē lētākas izmaksas un ātrāku pakalpojumu. Tā kā uzņēmums piedāvā ne tikai veļas mazgāšanas, bet arī veļas nomas pakalpojumus, tad nākotnē šo nišu plānots attīstīt vēl vairāk, iekarojot arī Baltijas un Skandināvijas tirgus. Savukārt tepat uz vietas ir pieejami arī šūšanas, darba apģērbu nomas un to labošanas sniegtie pakalpojumi.